Sveiki, mīļie, šajā vakarā. Šodien ir vakaras, kurā mēs atnācām palaistīt gurķus, jo tāds karstums bija šīs dienas, kad tomāts un gurķis jāpalaist ir, lai viņu varētu, atspirkt mazliet. Anglijā ir 32 grādi ārā, ja? Un mašīnā man bija 37. Tā kā ir ko turēt. Un te atkal zemenīca ražo savu. Jā, būs jānovā zemenīšu raža. Un tagad es eju uz tomātu, otru tomātu siltumnīcu. Un ko es redzu? Es redzu arī šeit tomātus. Jau. Jā. Bet ir viena tāda problēma šiem tomātiem, ka viņi taukojās. Viņi ir treknojās, kas saka. Te vajag viņas bišķiņ pabaroti. Un arī asauguši padusis. Jāizplieš padusītes. Tomātiem vajadzīgs ir reāls. Ar viņiem reāli ņemšanās, kā ar maziem bērniem. Augošiem. Niķīgiem un spītīgiem. Tā kā tā. Apsieši man ir daži gurķi, vēl tajā siltumnīcā jāapsien. Un tomāti. Un šeit ir vairāk reku. Un šeit ir kādi tomātiņi. Un te būs. Un šeit būs vēl. Tā kā viss būs. Viss būs. Un šitā trešajā siltumnīcā arī paaugušies tomāti un gurķīši jāapsien. Jāizplēš padusītes gurķiem un tomātiem. Un arī tās stīgas. Reāli, redziet, gurķīši ir aizmetušies. Reku šeit. Viss būs. Viss būs, mīlīši. Paldies jums, gurķīši, ka jūs augsiet ražīgi. Man tikai jāizplēš padusītes. Šitāda veida padusītes un stīgas jāizplēš.